Progresijas metodes – blīvums. Blīvums ir kopējais slodzes apjoms attiecībā pret laiku, kurā tu to izdari. Jo lielāks kopējais slodzes apjoms un jo īsāks treniņš, jo lielāks blīvums. Šī progresijas metode izskatās šādi. Ja pagājušajā treniņā tu izdarīji 3 piegājienus pa 10 atspiedieniem 10 minūtēs, tad šajā treniņā tu vari izdarīt 3 piegājienus pa 10 atspiedieniem 9 minūtēs. Par cik laiks zem slodzes, pretestība un kopējais slodzes apjoms nemainās, bet tu to paveic īsākā laikā, šī progresijas metode ir piemērota atjaunošanās ātruma uzlabošanai. Kāpēc? Atjaunošanās ātrums ir laiks, kurā tavs ķermenis spēj atjaunoties no slodzes. Un saīsinot atpūtas ar piegājieniem, tu uzlabo savu ķermeņa atjaunošanās ātrumu. Ja tavs mērķis ir izpildīt 3 piegājienus pa 10 atspiedieniem 5 minūtēs, bet tagad tu to vari izdarīt 10 minūtēs, tad atpūtas samazināšanas ar piegājieniem būs diezgan pašsaprotams veids, kāds tur nonāks. Šis var būt noderīgi, ja tev ir ļoti ierobežots laiks treniņiem, teiksim 30 minūtes 3 reizes nedēļā, un tu vēlies uzlabot savu atjaunošanās ātrumu ar piegājieniem, lai varētu izdarīt vairāk piegājienus. Vairāk piegājienu nozīmē vairāk stimulu, un jo vairāk stimulu tu vari nodot saviem muskuļiem īsākā laika periodā, jo efektīvāk ir tev treniņi. Kā redzi, šajā gadījumā blīvuma palielināšana atļauj tev pielietot citu progresijas metodi. Piegājienu pievienošanu, nepadarot savus treniņus ilgākus. Šos uzsver tāpēc, ka reti kurš vēlas uzlabot tikai savu atjaunošanās ātrumu un saīsināt savu treniņu. Lielākoties cilvēki vēlas attīstīt arī citas īpašības, tāpēc atjaunošanās ātruma uzlabošana var atļaut tiem veikt lielāku kopējo treniņu slodzes apjomu tajā pašā laikā. Un pie kā novadīs lielāks treniņu slodzes apjoms, pie lielākiem muskuļiem un lielākas darba kapacitātes. Bet cik strauji man vajadzētu saīsināt atpūtas ar piegājieniem? Ja tu sāc ar 2 minūšu atpūtas ar piegājieniem, tad katru nedēļu tu vari to saīsināt par 15 sekundēm. Un, kad tavs treniņu sniegums sāk pasliktināties, paņem atslodzes nedēļu un atkārto. Īsumā sakot, blīvuma palielināšana ir piemērota atjaunošanās ātruma uzlabošanai, kas to var palīdzēt vai nu saīsināt savu treniņu, vai veikt lielāku kopējo slodzi tajā pašā laikā un attīstīt muskuļu masu un darba kapacitāti. Ja tavs mērķis ir spēks, jauda vai spēka izturība, tad šī progresijas metode to nebūs piemērota, vismaz kā galvenā. Jo šīm īpašībām katra piegājiena izpildījums ir daudz svarīgāks par kopējo treniņu slodzes apjomu. Ceru, ka tev šis video noderēja, un tiekamies nākamajā video par nākamo progresijas metodi – ātrumu. Čau!